Pirms vairākiem gadiem FISOM dibināja jaunieši, kuri paši vēlējās daudz ceļot, iepazīt pasauli un ar savām zināšanām tālāk dalīties ar citiem jauniešiem. Līdz šim brīdim ar FISOM kopā ceļojuši apmēram 1000 dažādu jauniešu, un FISOM tas ir divi vienā. Tā ir turisma aģentūra, kā arī tā ir platforma jauniešiem, kurā viņi paši var darboties. FISOM galvenais mērķis ir jauniešiem likt izkāpt ārā no komforta zonas, iepazīt sevi un palīdzēt citiem. FISOM ceļojumos ar autobusu jaunieši apskata vairākas pilsētas un valstis, naktīs guļot autobusā, kurš tos nogādā līdz nākamajam galamērķim. Savukārt FISOM ceļojumos ar lidmašīnu jaunieši uzreiz nonāk galamērķī un naktis pavada viesnīcā. Katram galamērķim FISOM ir sagatavojuši audiogīdu latviešu valodā, kā arī izstrādājuši ekskursiju plānu, un jauniešiem tikai atliek izvēlēties, to izmantot vai nē. Braucienos autobusu kolonnai vienmēr seko ēdināšanas busiņš, kuru reiz FISOM komandai palīdzēja izveidot Mārtiņš Sirmais. Pateicoties šim busiņam, jaunieši vienmēr ir labi paēduši gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas. Pat tad, ja nejūties droši ceļojot viens, nesatraucies. Ar tevi kopā vienmēr būs pieredzējusi organizatoru komanda, ar kuru kopā apskatīs pilsētu un gūsi neaizmirstamas emocijas. Savukārt, ja FISOM ceļojumā laidīs savu bērnu un nevēlies, lai brīvo laiku tas pavada vienatnē, to vienmēr pieskatīs grupas vadītājs. Viena no vērtībām, par kuru iestājas FISOM, ir kolektīva atbildības sajūta. Un, lai to veicinātu, FISOM radījis jauniešu atbalsta fondu. Un praktiski tas nozīmē, ka iegādājoties ceļojumu, tu ieliec mazu artavu tajā, lai ceļot varētu arī kāds, kas to nevar atļauties. Līdz šim FISOM ir arī realizējuši divus labdarības projektus – Kultūra telpa Vecrīgā un labdarības kafejnīcu Jūrmalā. Pievienojies kādam no nākamajiem FISOM braucieniem arī tu. Visa informācija mājaslapā FISOM.lv.